skaitlis izšķir. Tā reformas būtība ir nevis konkrētā iegūstamajā skaitlī, varbūt kādam pietiekami radikālā tas ir šķirs, bet tajā, ka tiks satuvināts sektori un tajā, ka tiks sagrauts, negluži tas feodālisms, par ko Oškungs runāja, bet tomēr šis sektorālais ministriju feodālisms, kur katra ministrija spītīgi turas pie savas politikas, neredzot visu to, kas notiek apkārt. Un ne jau tas smagākā nasta sabiedrībai jau nav tās ministriju tiešās izmaksas. Tā smagākā nasta ir tā, ka katrs sektors vienkārši centrā redz tikai savu politiku, rada jaunas funkcijas, jaunas institūcijas un faktiski neskatās to, kas notiek apkārt un pilnīgi hroniski nespēja vispār pat domāt par kaut kādu savienošanos vai politikas savienošanu. Un tāpēc jau pieminētie divi principi, kas ir atbildība un uzticēšanās, tie ir tie, manuprāt, var mainīt domāšanu, var mainīt pieeju un tas man jāspiež. Aha. Un varbūt tas skan tehniski, bet būtībā es izstāstīšu. Pirmkārt, ir kardināli jāpalielina ministra pilnvars. Ministra pilnvaru palielināšana, tas nozīmē izbeigt bezgalīgos saskaņošanas mehānismus, jo mēs paskatāmies, kas notiek ministrijā, 70% darba ir tīra papīra dzenāšana. Un politikai, ja patiesai politikas noteikšanai, laika vienkārši nav. Jo visu aizņem procedūras. Bet, protams, ja tiks palielināta ministra atbildība par procedūram, tad arī uzraudzība par politiku, tad arī uzraudzības procedūrām būs nozīme. Bet jāsaprot, ka tā pakalpojuma sniegšana, tai būs jānonāk citos līmeņos. Un tas ir tikai caur decentralizāciju. Faktiski centrā saglabājot tikai politikas veidošanu un politikas uzraudzību, politika īstenošana ir jānodod reģionālajam, valsts vai pašvaldību pārvaldes līmenim, var diskutēt pašvaldībām, un kas ir ļoti svarīgi, pārvarēt neuzticēšanos privātajam sektoram. It īpaši tas attiec uz e-pakalpojumu, kur manuprāt, vispār tikai totāla konsolidācija un vispār totāla pakalpojumu nodošana privātajam sektoram pilnā izpratnē var atrisināt e-pārvaldes izveidi. Jāsaka, ka tā līdzinējā neuzticība, diemžēl, arī ir tā, kas mums ir traucējusi. Un, ja izdosies to pārvarēt, tad arī tālāk iesim arī citā sektorā, kas ir faktiski jau nākošais, un tā ir infrastruktūra. Tāpēc, ka kaut kā ir pierasts, ka par infrastruktūru domā tikai centrā, un pārējie visi, kas šajā valstī dzīvo, ir, zinām, mērā prasītāja lomā. Un tieši pareizi infrastruktūras attīstības politika, jā, normālā situācijā viņi ļauj sabalansēti sniegt pakalpojumus, iedzīvotāji piekļuvu pakalpojumu nodrošināt un tā tālāk. Tajā situācijā, kādā mēs šobrīd šī infrastruktūras attīstības politika iegūst citu raksturu, par ko jau arī tika minēts iepriekšējā sadaļā, tas ir tā ļauj sildīt ekonomiku, saglabāt darbvietas, nest ienākumu ne tikai Rīgā, bet Latvijas reģionos. Tajā laikā, kad šobrīd banku sektors faktiski, neko nekreditē vai kreditēšana ir gandrīz apstājusies. Ja mēs paskatāmies uz to, kas mums nav skaidrs, valsts budžetā mums pozīcijas infrastruktūras attīstībai nav, tikai tik, cik Eiropas fonda līdzfinansējums, tajā pašā laikā mums ir gandrīz 4,53 miljardi eiro kopējās summas, no kurām liela daļa var izmantot infrastruktūrai. Diemžēl to šobrīd nevar izdarīt viena iemesla dēļ, tāpēc, ka mēs akli sekojam visām tām programmām, kuras šobrīd vienkārši ir iesāktas. Līdz ar to nespēja nolikt no tām sliedēm un kaut kādā veidā ieņemt cits virziens, faktiski neļauj mums izmantot to, kas ir mūsu rīcībā. Ja nespējam pārstruktūrēt un esam pietiekami ierēdnieciski un birokrātiski, tāpēc arī esam pietiekami lēni. Es domāju, ka šis ir pēdējais izšķirošais mirklis, kad ir nevis spītīgi jāturas pie tā, kas ir nolemts, bet jāspēj ātri reaģēt, atbilstoši esošajai situācijai jāpārdala Eiropas Savienības līdzekļi par labu tieši publiskai infrastruktūras attīstībai, varbūt ne tikai publiskai, arī privātai, ja tas ir iespējams caur pašvaldībām. Un, manuprāt, tas jautājums, vai šobrīd iedzīvotājiem ir svarīgi semināri un informatīvi materiāli par dzimumu līdztiesības jautājumu, tas ir bezkaunīgs. Bet, diemžēl, tādas programmas joprojām eksistē. Es domāju, cilvēkiem svarīgāks ir pavisam citas lietas. Un tad, kad es gada sākumā aicināju, varbūt pamanījāt, ka pašvaldībām tieši pēc reformu periodā vajadzīgi vismaz 300 miljonu latu, tas nebija kaut kāds no galvas izdomāts skaitlis, tā bija pilnīgi reāls skatījums uz esošajiem struktūra fondiem, ka to naudu tur var paņemt un var ieguldīt. Un ieguldīt nevis tikai centralizēti izlemjot, bet atdodot šo lemšanu par ieguldījumu, kur konkrēti kādā veidā tas notiek tieši
pašvaldībām. Nu, šobrīd sasniegums ar koalīcijas partneriem kopējais ir 9,5 miljoni ir sasniegt, tātad no tiem 300. Nedomāju, ka tā mēs diezgan tālu varam tikt. Tāpēc es aicinu atgriezties pie fondu pārskatīšanas, aicinu uz to arī pašvaldības faktiski atbalstīt šo pozīciju. Un vēl par ekonomisku aktivitāti ir tā, ka tomēr, diemžēl, jāatzīst, ka iepriekšējā periodā tā koncentrācija ir bijusi Rīga un Rīgas pievārti, nestoties uz to, ka valstī ir institūcijas, kas nodarbojās ar investīciju piesaisti. Daudzas teritorijas Latvijā tā arī palikušas ir nepamanītas. Jāsaka tā, ka arī pašvaldību centieni bieži vien atbalstīt uzņēmējus konkrēti, ar konkrētiem līdzieguldījumiem pievedošā infrastruktūrā pat ir bijuši noliegti, kā kaitīgi no valsts kontrolas puses. Es domāju, ka, un arī faktiski fonda atbalsts arī tam nav bijis. Es domāju, ka šāda pieeja ir steidzami jāmaina, pašvaldībām jāļauj rīcības brīvība ražošanas ieguldījumiem, ja nāk jauni investori un ražotāji, un tam jāspēj piesaistīt Eiropas naudu. Pēdējais, jo mums laiks, manuprāt, iet uz beigām, vai jau nav beidzies, pēdējais ir cilvēks. Tā atslēga ir tā, par ko minēja Oškungs. Protams, ilgtermiņā tā ir izglītība. Tikai tā problēma ir tā, ka tā arī nav izdevies vispār pavirzīties kaut kāda radikāla un domāšanas maiņas vispār, vai tur paradigma maiņas virzienā vispār nav. Mēs pirms gada sākām to Latvijas ilgspējas attīstības stratēģijas diskusijas laikā, tas tur tā arī palika. Jā, protams, ministrija veiksmīgi realizē visas saplānotās programmas. Diemžēl, es domāju, ka ilgtermiņā Latvija ar to tikai izdzīvos, bet ne attīstīsies. Bet es gribu pateikt par vienu citu lietu, jo pilnīgi skaidrs, ka tā analīze vai faktiski tas, ko mēs arī ilgtermiņā skatāmies uz priekšu, neko daudz vairāk par 2 miljoniem, visdrīzāk par pāris simtiem tūkstošiem mazāk Latvijā nebūs. Arī 2030. 20. gadā. Jo diezin vai migrācijas politika mainīsies, šobrīd tādas sajūtas nav. Dabiskais pieaugums arī visdrīzāk būtiski nemainīsies pozitīvā virzienā. Un tāpēc ir svarīgi, vai mēs spējam saglabāt tos cilvēkus, kas vispār šeit ir. Un skaidrs, lai konkurētu kaut kādā veidā ar citām pasaules daļām, tuvākām vai tālākam, nu ir vienīgā tā produktivitāte, kur ilgtermiņā dos izglītību, bet šobrīd ir jāsaka tā, kas tad ir tie produktīvie. Tā, manuprāt, viena no problēmām, par kuru īsti nerunā, tā ir šī diezgan aktīvā sabiedrības daļa, tie 15 vai 20%, kas ir ņēmuši kredītus, kas šobrīd ir nokļuvuši daļa no viņiem reālā kreditoru gūstā, un mēs zinām, ka īpašumi, par kuriem vairs nevar atmaksāt kredītus, tiek bieži vien par smieklu naudu pārdot, un cilvēks vienalga paliek parādā. Tad iedomājieties, kā tad tie cilvēki, šādi cilvēki, no kuriem faktiski no tiem 20 kredītu, kas ir ņēmuši procentus, vismaz 80% ir reāli nodokļu maksātāji, kādi mikro uzņēmumi vai kāda mikro biznesa ir sākami, ja tu praktiski neesi kredītspējīgs. Tev jau ir saistības nezinām gadu periodu uz priekšu un ievērojamā apmērā. Tāpēc, un pie tam arī nepalīdz paša pastāvošā likumdošana, kur vēl īpaši, par ko es neizvērsīšos. Un tas ir tas, ka no vienas puses mēs visos plānos cilvēku liekam centrā, tad, kad mēs saņemam pasaules vai Eiropas naudu, saņemam to aizņemam, tad mēs, diemžēl, atbalstam, protams, finanšu sektoru, kas ir jāatbalsta, bet tikai finanšu sektoru. Un nemeklējam risinājums, kā mēs īsti atbalstam cilvēku, kas patiesībā gan tajā publiskā pārvaldē, gan infrastruktūrai tas noteicošais faktors. Un tas aicinājums ir tāds, varbūt ir arī citi risinājumi. Es domāju, ka, varbūt mans kādam var šķist pārāk radikāls, bet es uzskatu, ka dotajā situācijā labākais diskutējums risinājums ir noteikti, ka banka tomēr nevar prasīt no kredītņēmēja lielāku summu nekā tā, kur tā iegūst šo īpašumu pārdodot. Pēc būtības var tur vērtēt, bet tas ir pēc būtības cilvēku atbrīvošana no saistībām un novirzīšana viņas uzņēmējdarbībā. Ir tā, ka, protams, ir tā patētiski tas skan, ka krīze ir tas laiks, kad var un vajag uz lietām paraudzīties no citas skatu punktu. Un ir tā, ka ierastie ceļi, pa kuriem ir tā diezgan ērti iet, visbiežāk šogad un nākošgad visdrīzākais mums ievedīs purvā vai strupceļā, un tie izšķirošie būs tuvākie mēneši. Vai izdevās vienam otru pārliecināt valdībā, cik svarīgi būs argumenti, un var uz tā ceļa nostāties, uz cita ceļa var arī nenostāties. Ja runā par manu personisko pozīciju, tad es domāju, ka ar tādu pakļāvīgu samiernieciskumu šobrīd izskatās, ka mēs uz citu ceļu nostāties nevaram. Līdz ar to, manuprāt, ir izēja pietiekami radikālos piedāvājumos, esam gatavi tos diskutēt arī pats personiski un galu beigās šo piedāvājumu realizācijā. Paldies!